Līgo laiva uzūdeņa, uzarāja meitiņa. Līgo laiva uzūdeņa, uzarāja meitiņa. Arājam bija daļas meitas zēģelīšu audējums. Arājam bija daļas meitas zēģelīšu audējums. Jelgavas lauku partnerība Lielupe un Jonišķu rajona partnerība šogad uzsāka realizēt starptautisku sadarbības projektu, kas tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas Līderi par vietējās uzņēmējdarbības veicināšanu. Un projekta mērķis iesaistīt mājražotājus un amatniekus pieredzes apmaiņā un jaunu iemaņu gūšanā gan amatniecības prasmēs, gan vietējo produktu ražošanā. Mani sauc Dainis Laugalis, pārstāvis uzņēmumu Sijāra Tites, kas nodarbojās ar strausu audzēšanu. Šeit, ko jūs visi redzat, tas ir iegūts no strausiem šeit pat Latvijā. Nav ne jābrauc ne uz kādu tālo Āfriku. Atrodas ferma Nākotnē, Lūdzes pagastā. Un to visu var redzēt, un tur mēs то visu рожаем. Меня зовут Эмилия Квядариня. Я со своей подругой Генатой Вилбрантеней приехали с Йонишского района, Молдании. У нас есть разные сыры, печеные, с тминами, с разными приправами, с палетруном. Projekts turpinās līdz 2014. gada beigām. Mums ir šie vietējo ražotāju tirdziņi. Tātad šogad ir pirmais tirdziņš šeit, Elejas muižas parkā. Jau nākamā sestdien, 15. jūnijā, mūsu amatnieku mājražotāji dosies uz Riebinu sāģu, kur notiks gadskārtējais amatu dienas pasākums Jonišķos. Un tāpatās arī nākamajā gadā viens pasākums ir plānots šeit Elejas muižas parkā un otrs gada tirgus Jonišķos. Nodarbojamies ar koka izstrādājumu izgatavošanu, ražojam galvenokārt no ozolu un oša produkciju. Kā vīrs saka, mēs ražojam sākot no koka karotes līdz baļai, pirts saunai un tādai lielākai lietai. Мы приехали из Литвы, из Йоднишкиста, и мы хотим людям показать, как печется наш традиционный блюдо. Это шакотис. Tūlīt pat jūlijā uzsāksim mājražotājiem apmācības mārketingā, kas būs gan teorētiskas apmācības, gan kopīgas sadarbības jau tāda aktivitāte ar Jonišķu mājražotājiem. Rudens pusē uzsāksim nodarbības ar amatniekiem. Tāpatās kā mājražotāji mācās kopā, arī amatnieki pulcēsies kopā, gan mūsu novada un Uzulnieku novada amatnieki, gan esošie, gan topošie. Principā uzsvers ir uz cilvēkiem, kuri vēlas apgūt jaunas prasmes un vēlas šajā amatniecības procesā iesaistīties. Kopumā projekts arī noslēgsies tādi izdevuma papīra formātā. Apkoposim senās ēdienu receptes gan Jonišķu un Jelgavas novada, un arī izdosim kopīgu bukletu par mājražotājiem Jelgavas novadā, Ozolnieku novadā un Jonišķu rajonā. Patīk katrā ziņā vietējie ražojumi, viss, kas kokā ir darināts, un arī rotiņas, kā tikko redzējāt. Satrotas lietas, visādi cepures un visādi pašdarinājumi. Ļoti interesanti. Jā, ļoti. Rokdarbi dažādi, no koka izstrādājumi. Viss ļoti jauki, jā. Bet, ko iegādājamies, arī gotiņas, bet tas tā kā dāvanieta, kā skolotājai bērnam ir pēc 2 dienām dzimšanas diena, tad tāda maz dāvaniņa. Savas karotes un grozus un kaut ko esiet tur vēl par daudz dažādas lietas sapirkt, jā. Medu iegādāties, sieru, no koka visāds izstrādājums. Я литовка и купила у земляшки сыр. Gan maizīte, gan kaut kas no koka izstrādājumiem. Māsmītiņa nopirka rokas sprācītī. Iegādājos ārsnieciskās ziedes. Galvenais noteikti gribās novēlēt, lai cilvēki nebaidās uzsākt kaut ko jaunu, nebaidās realizēt savas ieceres, nebraukt prom uz Angliju, Īriju un uz citām ārzemēm, bet domāt, ko mēs varam darīt Latvijā un popularizēt savu vietējo produktu un celt savu popularitāti šeit pat Latvijā.